Latvijas ebreju draugu un kopienu padomes valdes loceklis Dmitrijs Krupnikovs. Member of Board of the Council of Latvian Jewish Communities, Mr. Dmitrijs Krupnikov. Godātais valsts prezidenta kungs, ministra kungi, ekscelences, dāmas un kungi. Kopš traģiskajiem notikumiem, ko mēs šeit atnācam atcerēties, pagāja 72 gadi. Traģiskie laiki, mēs pieminam lielas ciparus, kurus grūti stādīties priekšā ikdienā. Un laikam katrs to traģēdiju var saprast, izprast tikai savas personīgās dzīves, savas ģimenes kontekstā. Atceroties savu bērnību, es tagad saprotu, ka lielākā daļa manas mātes, manas vecās mātes radinieki palika Rumbulā. Un ka pēc kara tas galds, pie kā visi ģimenes ēdās, bija neparasti maziņš, jo izdzīvoja tikai daži no lielās, ļoti lielās ģimenes. Atceroties tos laikus, es mēģinu saprast, kā tas varēja notikt Latvijas vēsturē. Kad cilvēki, kas dzīvoja blakus viens otram, kas ikdienā sasveicinājās, kur bērni laikam kopā rotājās uz ielas, pēkšņi pacēla ieročus viens uz otru, uz saviem kaimiņiem, un atnāca atņemt ne tikai mantu, bet arī dzīvību. Ko bija jāizdara cilvēku smadzenēm, cilvēku domām, lai tas varētu notikt? Mēs nespējam izmainīt mūsu pagātni, mēs varam varbūt tikai no tās mācīties, un tā vēsture mūs māca tikai vienu lietu. Nevar uzcelt laimi uz citu cilvēku nelaimes. Tikai, ja visi valsts iedzīvotāji būs laimīgi, mēs varēsim kopā būt visi laimīgi viņā. Mūsu pagātnē ir arī sāpīgi un nepabeigti punkti, lapspuses, un mēs ļoti ceram, ka Latvija spēs atrast iespēju pielikt punktu, pāršķirt lapspusi, un mēs tad visi kopā spēsim strādāt pie valsts gaišās nākotnes. Paldies! Rīgas sinagogas